Mērojot ceļu līkločus, lauku un mežu skālumā braucējs nonāk attālākajā Ogres novada pagastā Meņģelē. Par Meņģeles pirmsākumiem var runāt saistībā ar Ģērķu pilskalnu un Dievkalniņu, jeb Upurkalnu, kur senāk audzis liels ozols. Pie tā vēl 19. gadsimta beigās tikuši nesti ziedojumi senlatviešu dievībām. Iepretim Dievkalniņam, pretējā Ogres upes krastā, ir ozolēnu senkape, bet ap 1,5 kilometru uz ziemeļrietumiem no Ģērķu pilskalna pie Aderkašu pareizticīgo baznīcas atrodas Aderkašu pilskalns. Vēsturiski Meņģele atradās Ledgales novada Autines dienvidos, tai robežojoties ar Kokneses ķēneņvalsti, Cesvainas Ledgales novadu un Lielvārdes lībiešiem. Šī vieta glabā daudz teiku un nostāstu par cilvēkiem un notikumiem laikmetu griežos, un tās veidols, kur daba ir tik ļoti līdzās visam cilvēka rokas radītajam, liecina par vēsturisku norišu nospiedumiem. Meņģeles vārda izcelsme saistās ar Mengdenu dzimtu un tās saimniekošanu Meņģeles muižā. To 15. gadsimta beigās ieguva Engelbrechts Mengdens, pēc tam muiža iemantoja nosaukumu Altenvolga. Teju 3 gadsimteņus šis īpašums piederēja Mengdenu pēctečiem. Līdz 1788. gadā tas tika pārdots Šeinfogelu dzimtei, kuriem bija liela loma ne tikai muižas pastāvēšanā un attīstībā, bet arī zemnieku dzīves apstākļu uzlabošanā. Diemžēl plašais muižas centra apbūves ansamblis un parks gandrīz pilnībā gājuši bojā, taču ir liecības par muižas īpašnieka, artilērijas štāba kapteiņa un baznīcas priekšnieka Eduarda von Šeinfogela laikā atjaunoto kungu māju, kas tika nodedzināta 1905. gadā. Tā bijusi vienstāvu būve ar augstu cokolu stāvu un apdzīvojumiem bēniņiem. No 1907. līdz 1921. gadam muiža piederēja baronam Vilhelmam von Engelhartam, kurš bija studējis tieslietas Tērbatā un aktīvi piedalījās 1905. gada revolūcijas nemieru apspiešanā. Viņš bija pēdējais Meņģeles muižas īpašnieks. Vēl 1912. gadā muižā ietilpa 79 zemnieku saimniecības. Laiks pēc Otrā pasaules kara nav bijis žēlīgs arī šai muižai, un pat laban vien redzams Paugurs, kur atradusies kungu māja. Meņģeles baznīcas tapšanā liela nozīme bijusi jau pieminētajam Meņģeles muižas īpašniekam Šeinfogelam, un 1795. gadā līdzās agrākajam kapu kalniņam tika uzcelta luterāņu mūra baznīca ar 200 vietām. Sākotnēji meņģelieši ilgi turējās pie elgdievības, bet ap 1710. gadu Meņģelē jau bijusi kapela, kurā katru 3. svētdienu noticis dievkalpojums, ko gan vadījis Madlienas mācītājs. Taču pieaugot cilvēku skaitam, dievkalpojumus bija nepieciešams noturēt biežāk. 1836. gadā Madlienas Meņģeles draudzē bija jau ap 6500 cilvēku, taču drīz vien daudzi meņģelieši pārgāja pareizticībā un piepulcējās Aderkašu draudzē, jo luterāņu baznīcā joprojām kalpoja tikai vācu dievturi, bet pareizticīgo draudzes mācītājs bija latvietis Jānis Līcītis. Laikā no 1940. līdz 1990. gadam, zinot padomju varas ateistisko ideoloģiju, draudzes darbība Meņģelē bija tikpat kā apsīkusi, bet baznīcas ēka tika saglabāta. Atgūstot neatkarību 1990. gadā sākās nopietni darbi. Tika atjaunotas ērģeles, altāra glezna un atklāšanas dienā sprediķi lasīja pazīstamais mācītājs Juris Rubenis. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ir Meņģeles kapu vārtu kapliča, kas celta 18. gadsimta beigās kā kapu vārti un iekļaujas platajā mūrī. Vecākais apbedījums datēts ar 1850. gadu. Ap Meņģeles baznīcu bijusi sena apbedījuma vieta, kur atrasti alvoti gredzeni, nauda, riņķa saktiņas un arī 70 cm liels riņķa krusts, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tas iespējams no baznīcas kapsētas 18. gadsimta beigās pārvests uz jaunizveidoto Meņģeles kapsētu. Par to, lai Meņģelei būtu sava kapsēta un mirušie nebūtu jāved uz Madlienas kapsētu, kā arī jāmaksā līķa naudu, parūpējās vietējais muižkungs Dāvids Šeinfogels, kurš ar piederīgajiem arī atdusa šajā kapsētā. Viens no tās lepnumiem ir vecās Vātzemes egles, kas arī ir barona Šeinfogela ideja un piemiņa līdz mūsdienām.
Ivaram Krampim, Meņģeles kolhoza priekšsēdētājiem 24 gadus, bija liela loma šī pagasta attīstībā. Viņam citu un paša nereti sauktam par baronu bija vēlme tikt apglabātam blakus barona ģimenei un līdzās savai mātei. Siliņu mājās dzimis rakstnieks Sudrabu Eģus, un tieši Meņģelē radušās daudzas viņa literārās ieceres, arī vispopulārākais rakstnieka stāsts Dullais Dauka. Tēls Dullais Dauka kļuvis par simbolu neremdināmām alkām pēc tā neredzamā viņpus esošā izzināšanas. Tēlnieka Viļa Titāna un arhitekta Anda Vītola veidotais piemineklis Sudrabu Eģum apliecina meņģeliešu lepošanos ar savu novadnieku, kurš mācījies Baltijas skolotāju seminārā un tāpat kā tēvs gājis skolotāju gaitās. Gadiem ejot, mainās ne tikai cilvēka seja, bet garākos gadu desmitos un simtos arī vietas veidols. 1861. gadā, atceļot dzimtbūšanu, zemnieki pirmo reizi drīkstēja izpirkt zemi, un 1866. gadā tika pieņemts lēmums par pagastu izveidošanu. Līdz ar to pārvalde no muižas centriem tika pārcelta uz jaunizveidotajām pagastmājām, kā tas notika arī Meņģelē, un visa dzīvība kūsāja ap šo ēku un arī skolu. No 1935. līdz 1940. gadam Meņģeles pagasta vecākais bija Jānis Roberts Kalnriekstiņš, kurš saņēmis 3 zvaigžņu ordeni par piedalīšanos kaujās pret Bermontu. Līdzās pagastmājai atrodas Krievskola, kas celta 1903. gadā un sākumā darbojās Aderkašu baznīcai pakļautā pareizticīgo draudzes skola. Pēc tam šajā ēkā bijis gan veikals, gan zēnu internāts, kā arī bijušas pagastskolas darbmācības klases un dzīvojamās telpas. Par skološanās sākumiem Meņģeles pusē ziņas saglabājušās no 18. gadsimta pirmās puses. Vispirms meņģeliešu izglītošanās bija saistīta ar Madlienu, kur pirmais skolmeistars minēts 1726. gadā. Gadsimta otrajā pusē mācības notika atsevišķās zemnieku mājās. 1870. gadā uzcēla skolas ēku, kurā meņģelieši turpina izglītoties līdz pat šodienai. Sākumā skola bija vienstāvu mūra būve. Šajā laikā, kā skolotājs Meņģelē, darbojās Fricis Zilbers, Sudrabu Eģus tēvs, un atverot jauno skolu, viņš tajā apmācīja 47 skolēnus. 19. gadsimta 70. gados te skolojās arī Sudrabu Eģus, un 1877. gadā par skolotāju sāk strādāt Mārtiņš Spriņģis. Viņa 22 gadu darbības laikā pacēlās mācību līmenis un skola kļuva par sabiedriskās un kultūras dzīves centru. Pēc Mārtiņa Spriņģa skolotāja vietu Meņģelē ieņēma Paulis Zilbers, otrs Friča Zilbera dēls un Sudrabu Eģus brālis, kurš 50 gadus līdz 1941. gadam izglītoja meņģeliešus gandrīz viens pats. 1931. gadā tika uzbūvēts iespaidīgs tautasnams ar 200 skatītāju vietām. Jau pirms vairākiem gadu desmitiem sabiedriskā dzīve Meņģelē bija ļoti rosīga. Skolotājs Mārtiņš Spriņģis nodibināja un vadīja jaukto kori un izpelnījās tiesības piedalīties pirmajos vispārējos dziesmu svētkos. Arī vēlākos gados te notikušas gan dejas, gan dziedāšana, gan svinēti svētki. No 30 metrus augstās skatu torņa paveras skaista ainava uz Ogres upes ieleju un Aderkašu baznīcu. Ozolu un Bērzu birs Ogres upes senkarstā bijusi Sudrabu Eģus iemīļota atpūtas vieta, un 1979. gadā dzejnieks Imants Ziedonis ar dombiedriem izveidoja Dullā Daukas taku. No tuvākās apkārtnes saveda īpašus akmeņus ar Meņģeles viencētu nosaukumiem un tēlnieka Viļa Titāna vadībā izvietoja tos pēc noteikta plānojuma. Meņģele nevar sūdzēties par ūdenskrātuvju tūmu, nevelti kādu brīdi šo vietu sauca ūdeņu vārdā par Ogres līčiem. Mierīgā ezera acis Meņģeles centrā klusi, bet modri vēro ļaužu gaitas apus krastiem, to iešanas un darīšanas gadu ritumā. Meņģelieši, lai arī dzīvojuši tālu no Ogres novada centra, sajūt sevi piederīgus savai vietai un ar savu pašapziņu, uzsvērti vārdā mēs, stiepjot plato burtu ē. Tā sevi nevilšus iezīmējot starp visiem pārējiem Ogres novada iedzīvotājiem. Viņi ir daļa no mūsu novada, bet ar savu vēsturi,
un tikai viņiem raksturīgo pašpietiekamību un spītu turēties laika griežu šūpolēs. Kaut jau spētu izbrist līdz tai vietai, kur debesis velve nolēžas līdz ūdens līmenim, tad redzētu, kas tur īsti ir aiz viņiem. Šos Meņģelē dzimušā rakstnieka Sudraba Eģus vārdus, teiktus ar viņa literārā tēla Dullā Daukas lūpām, var attiecināt uz visu Meņģeli. Vietu pašā Ogres novada malā, upes ielokā un mežu skāvumā.